Sveiki un laipni lūdzam TradeTech video daudzvalodu mikrovietnes, kā atklāt savu starptautisko potenciālu. Kā Jānis paskaidroja savā prezentācijā, pircēju un piegādātāju savienošana, ja jums ir jebkāda interese sākt vai paplašināt savas kompānijas starptautisko tirzniecību, es apsolu, ka šis īsais video jums noteikti būs saistošs, īpaši, ja jūsu uzņēmums darbojas uzņēmumu starpā B2B tirgos. Kā redzat, ir tikai 6 punkti, kurus apskatīsim. Sākšu ar tipiskas daudzvalodu mikrovietnes aprakstu un pēc tam izskaidrošu tās lomu un ieguvumus. Jūs redzēsiet, ka mikrovietne ir neticami viegli izveidot un konfigurēt. Tā ir arī ļoti elastīga. Jūs varat rediģēt tās saturu jebkurā laikā bez papildu maksas. Pēc tam es īsi apkopošu, kāpēc jums vajadzētu abonēt, un pēdējais slaids sniegs saiti, kur varēsiet iegūt papildu informāciju, ja tāda būs nepieciešama, un, protams, arī vietu, kur varēsiet abonēt. Tātad, kas ir daudzvalodu mikrovietnes? Joprojām esat ar mani? Labi, tad sāksim. Daudzvalodu mikrovietnes ir tieši tas, ko nosaukums liecina. Tās ir jūsu uzņēmumu mājaslapas koncentrētas versijas, kas ir tulkotas 35 valodās. Apskatīsim daudzvalodu mikrovietnes piemēru, bet vispirms nākamajā slaidā vēlreiz aplūkosim šo 35 valodu sarakstu. Jūsu daudzvalodu mikrovietnes administrācijas sadaļā jūs varat pārskatīt visas 35 mikrovietnes valodu versijas. Kā redzat, ir iekļautas visas galvenās valodas un plānots pievienot vēl vairāk valodu bez papildu maksas abonentiem. Pirms turpinām tālāk, domāju, ka būtu noderīgi ātri apskatīt daudzvalodu mikrovietnes piemēru. Šeit jūs redzat TradeTech Solution angļu valodas mikrovietnes versiju. Visas daudzvalodu mikrovietnes mitinātas Expo World platformā, un adrese ietver jūsu izvēlēto uzņēmumu nosaukumu. Šajā ekrāna uzņēmumā jūs redzat virsrakstu ar uzņēmumu nosaukumu, mājaslapu, logotipu un īsu uzņēmumu darbības aprakstu, kā arī saites uz mūsu YouTube kanālu, LinkedIn profilu un sadaļu par mums TradeTech Solution mājaslapā. Zem virsraksta ir 5 citas sadaļas, kuras var apskatīt, noklikšķinot uz attiecīgās cilnes. Sadaļā uzņēmuma profils ir norādīta tirzniecības adrese, apgrozījums, darbinieku skaits, atbilstošās nozares un produktu klasifikācijas, kā arī pārdošanas kontaktpersona. Sadaļā partneri un piegādātāji ir uzskaitīta dalība tirzniecības un rūpniecības kamerās un nozares asociācijās, prasības jaunajiem partneriem un piegādātājiem, kā arī kontakti biznesa sadarbībai un iepirkumiem. Sadaļā kontakti ir norādīti vispārējie pārdošanas, biznesa partneru un iepirkumu kontakti. Sadaļā reģistrētā informācija ir norādītas visas attiecīgās uzņēmuma certifikācijas un licences, reģistrācijas datums, reģistrācijas numurs un adrese, kā arī PVN numurs. Sadaļā produkti un pakalpojumi varat izcelt konkrētus produktus un pakalpojumus. Neuztraucieties, nav obligāti jāsniedz visa šī informācija, ja tā nav aktuāla vai vienkārši nevēlaties to publicēt. Svarīgi atzīmēt arī to, ka ir vēl viena sadaļa, kuru šeit nevar redzēt, bet ja ar peles labo pogu noklikšķināsiet uz lapas un izvēlēsieties skatīt lapas avotu, redzēsiet arī atslēgvārdu metadatus, kas palīdz Google indeksēt jūsu mikrovietni. Par to pastāstīsim vairāk, kad šajā video tālāk apskatīsim mikrovietnes konfigurēšanu. Tātad, kā tas darbojas? Koncepcijas ir ļoti vienkāršas. Google regulāri indeksē Expo World vietni, tāpēc visas jaunās un atjauninātās daudzvalodu mikrovietnes dažādās valodās kļūst pieejamas tiešsaistes meklēšanā. Cilvēki parasti veic tiešsaistes meklēšanu savā dzimtajā valodā. Tāpēc, ja jūsu tiešsaistes profils nav tajā valodā, kurā tiek veikta meklēšana, jūs netiksiet atrasts. Acīm redzami, vai ne?
Publicējot savu mikrovietni 35 valodās, jūs atverat savas starptautiskās iespējas visām šīm svešvalodu meklēšanām. Nākamā priekšrocība ir tā, ka jebkurš ārzemju valodas apmeklētājs jūsu mikrovietnē varēs izlasīt jūsu uzņēmuma un tā darbības pārskatu savā valodā. Ja viņi tad uzskata, ka ir vērts sazināties ar jūsu uzņēmumu, mikrovietne nodrošina nepieciešamās saites un e-pasta informāciju, lai šo kontaktu atvieglotu. Tātad šis kritiskais pirmais solis ir kļuvis iespējams, pateicoties jūsu daudzvalodu mikrovietnē. Starp citu, jūs varat arī pievienot saites no savas mājaslapas uz mikrovietni, lai iegūtu tādu pašu labumu. Apskatīsim galvenos ieguvumus, ja jums ir sava daudzvalodu mikrovietne. No reklāmas un mārketinga viedokļa ir 5 galvenie ieguvumi. Kā jau paskaidroju, tā paplašina jūsu tiešsaistes sasniedzamību līdz 35 valodām. Tās aptver 166 valstis un 95% no pasaules IKP. Jūsu mikrovietne noteikti sniedz jums priekšrocības pār konkurentiem, kuri šo pakalpojumu neizmanto. Atšķirībā no jums viņi netiks atrasti, veicot meklēšanu svešvalodās. Sniedzot mērķtiecīgu informāciju viņa dzimtajā valodā, jūs būtiski uzlabojat potenciālo klientu lietošanas pieredzi, parādot, ka domājat par viņiem. Tas var tikai pastiprināt pozitīvo viedokli, kāds viņiem būs par jūsu uzņēmumu. Tas arī ļauj jums samazināt uzņēmējdarbības risku. Jums nav akli jāizlemj, kurus ārvalstu tirgus attīstīt. Ar vienu nelielu ieguldījumu jūs sasniedzat visus šos tirgus. Ļaujiet tirgum pašam parādīt, kur ir interese par jūsu produktiem un pakalpojumiem. Tad jūs varat redzēt, kuri tirgi ir vērti tālākai attīstīšanai. Iespējams, jūs pat sagaida kādi patīkami pārsteigumi. Visbeidzot, bet noteikti nemazāk svarīgi, tas nodrošina ļoti lētu risinājumu. Jūs varat atklāt savu starptautisko potenciālu par mazāk nekā 10 ASV centiem nedēļā par katru valodu. Grūti iedomāties godīgāku piedāvājumu. Tagad apskatīsim, cik viegli ir izveidot savu daudzvalodu mikrovietni. Jūsu daudzvalodu mikrovietnes izveide ir ārkārtīgi vienkārša un to var paveikt dažu minūšu laikā. Pilnīgi nekādas tehniskās prasmes nav nepieciešamas. Jums tikai jāizpilda reģistrācijas un konfigurācijas veidlapas, jānospiež saglabāt un jāpublicē. Šajā brīdī darbu pārņem mākslīgais intelekts. Jūsu lapas tiek iztulkotas un mikrovietne tiek publicēta. Darbs ir paveikts. Taču jums joprojām ir pilnīga redakcionālā kontrole. Nākamais slaids parādīs, cik viegli ir konfigurēt, pārskatīt un rediģēt savu mikrovietni. Jūsu mikrovietnes konfigurēšana ir vienkārši 7 tiešsaistes veidlapu aizpildīšana. Kā redzams šeit norādītajā sarakstā, izņemot atslēgvārdu un frāžu sadaļu, tās ir tādas pašas kā iepriekš aplūkotajā publicētās mikrovietnes piemērā. Visas šīs sadaļas ir viegli aizpildāmas. Tomēr 2 sadaļas, kurām jāpievērš vislielākā uzmanība, ir atslēgvārdi un frāzes, kā arī uzņēmuma apraksts. Šeit jums jāizmanto atslēgvārdi un frāzes, kas izceļ jūsu produktus un pakalpojumus. Tās ir ļoti svarīgas. Tās ir tās vārdus un frāzes, kuras, jūsuprāt, tiks izmantotas meklējot jūsu produktus un pakalpojumus. Ja tās ir pārāk vispārīgas, jūs visticamāk netiksiet atrasts neatkarīgi no izmantotās valodas. Padomājiet, kas atšķir jūsu uzņēmumu, tā produktus un pakalpojumus no konkurentiem. Lai uzsvērtu šo atslēgvārdu un frāžu nozīmi, pārliecinieties, ka tos izmantojat arī uzņēmuma aprakstā. Jūs varat pārskatīt savu mikrovietni, tiklīdz tā ir publicēta, un jebkurā laikā abonēšanas periodā veikt izmaiņas bez papildu maksas. Tagad tas gan ir labs piedāvājums. Labi, es domāju, ka tagad būtu noderīgi apskatīt mikrovietnes konfigurācijas lapu.
No šī ekrāna uzņēmuma var redzēt, ka ir sniegtas instrukcijas un ieteikumi, kas palīdzēs jums orientēties. Labajā pusē ir pieejamas pogas saglabāšanai, publicēšanai un pārskatīšanai. Šī pirmā lapa ir vieta, kur jūs reģistrējat savus atslēgvārdus un frāzes. Tad ir cilmes uz katru no pārējām sadaļām. Viss ir ļoti vienkārši, intuitīvi un ātri. Tātad tikai 9 slaidos mēs esam apskatījuši visas galvenās Stradatec Solutions daudzvalodu mikrovietņu funkcijas. Kopsavilkumā argumenti par abonēšanu ir tādi, ka tās ir būtisks resurss, lai sasniegtu starptautiskos tirgus. Tās ir ļoti viegli konfigurējams un rediģējams ar ļoti zemām izmaksām, mazāk nekā 10 ASV centi par valodu nedēļā. Tas gan varētu nepatikt. Noslēgumā Stradatec Solutions sniedz cenu solījumu. Mēs nepalielināsim abonēšanas maksu esošajiem abonentiem, pat ja tiks pievienotas jaunas valodas vai jaunas funkcijas. Ceru, ka šis īsais video jūs ir pārliecinājis par TTS daudzvalodu mikrovietņu priekšrocībām starptautiskajā mārketingā, un mēs ar nepacietību gaidām jūs kā abonentu. Paldies, ka noskatījāties video ceļvedes daudzvalodu mikrovietnēm, kā atklāt savu starptautisko potenciālu. Ja vēlaties informācijas, izmantojiet zemāk saiti vai nosūtiet man e-pastu. Vēl labāk, dodieties uz Expo World un atklājiet savu starptautisko potenciālu, abonējot jau šodien. Mēs ar prieku būsim jums noderīgi. Ja šis video jums šķita noderīgs, lūdzu, nospiediet patīk un abonējiet mūsu kanālu, lai iegūtu vēl vairāk ieskatu par starptautiskās tirzniecības potenciāla attīstīšanu. Vienkārši noklikšķiniet uz abonēšanas saites ekrānā. Tas jums neko nemaksā. Ja jums ir kāds pazīstams, kuru tas varētu interesēt, lūdzu, padalieties ar šo saiti. Un, ja esat gatavs nākamajam solim, noskatieties nākamo video šajā atskaņošanas sarakstā. Tas ir pieejams tieši šeit.